studenti un pasniedzēji. Daugavpils universitāte man asociējas ar tādām vērtībām kā zināšanas, labs kolektīvs, draudzīgs, galvenokārt arī no pedagogiem un studentiem var iegūt pozitīvas atsauksmes, nav tādas kā negatīvas. Man patīk šis kolektīvs, vispār vienotība, ka nav tāda nodalījuma kā studenti un pedagogi, bet šeit ir viss vienā līmenī. Tas ir, visas programmas ir akreditētas un saprotoši pasniedzēji. Tā, ka viņi vispār ir šeit Latgales reģionā un ka studentiem ir iespēja šeit studēt un ka viņi ir pat par sevi atšķirīgi, atšķirās no citām universitātēm, no Latvijas universitātes, no citām reģionālajām universitātēm ar savām īpatnībām, raksturīgi tieši šim Latgales reģionam. Protams, DU vislielākā vērtība ir iespēja dot saviem studentiem interesantas pašrealizēšanas iespējas. Uzskatu, ka tas ir attiecības starp skolotāju un studentiem, jo tieši tās attiecības piesaista topošais studentus studēt tieši šeit. Atkal runāšu par pasniedzējiem, jo lielākā daļa no pasniedzējiem, kas pasniedz mums lekcijas, viņi izraisa pret sevi ļoti dziļu cieņu, jo viņi ir izglītoti cilvēki un tiešām ir kā priekšstats, kā mērķis, kam vajadzētu tiekties mums pašiem. Kā vērtība ir radošums, laba izglītība. Vismaz savā fakultātā un šeit es jūtu to, ka mēs esam ļoti, ļoti dažādi, bet mēs spējam saprasties un atrast kopīgu valodu. Mēs varam runāt angliski, krieviski, latviski un visādi mēs saprotamies. Ir paši studenti un paši pasniedzēji. Manuprāt, tie ir studenti. Noteikti mēs paši studenti, jo, ja nebūtu studentu, nebūtu arī pašas universitātes, ja neviens viņu neapmeklētu. Pasniedzēji un vispār pati Daugavpils universitāte ir viena liela vērtība un noteikti studentiem būtu jānovērtē tas, ka mēs varam šeit mācīties.